Sestdienas rīta agrumā, kad visdziļā klusumā, mājās, kur mīt latvieši, sākās troksnis piepēši. Māte skraida kā bez prāta, skolā virtuvē tai kārta, brīžiem histēriski smejas, mīkla šodien lēni ceļas. Šķidrums līst un biezums šķīst, krējums šļakst un olas plīst, stundas laikā ak vai, tortei jābūt gatavai. Kamēr māte apkārt bizo, papus raudot sīpols mizo, nav pat laiks tam nošņaukties, gan sēņmaizēs viss iesūksies. Nos no ceļa māte sauc, latviešu sieva mīklu jauc, tad pa kājām nemaisies, citādi tev slikti ies. Paps ar bateriju meklē, kur tās mantas kādā peklē, bazāram no garažas, viņš atrod jaunas grabažas. Bērni gandrīz nesamaņā, drēbes rauj no pakaramā, bet tad krīze iestājās, kāds mazā mājā ieslēdzās. Tad, lai nomierināt prātus, runtus visiem noglauž kātus, kriksis ienes zobos glīti, siekalainu avīzīti, kad station vāģī viss iekšā. Māte sauc, kas sēž jau priekšā, uz man torti pasardies. Bet kriksis tai jau uzsēdies, nos no ceļā visi sauc, šinī auto latviešu brauc, riepas kauts un kaures pūš, trakā steigā paiet mūž. Tā kā nacionāla ēde, kaut kur atkal valde sēde, ja iesākumu nokavējs, amatā tevi ievēlēs, vēlāk draudzes bazārs notiek, tapi mantām vietas pietiek, kaudzēm svečturi un vāzes, dažiem kāposti dod gāzes. Papus lozas pērk kā traks, kamēr iztukšots ir maks, laime nesmaid vinnētas, savas mantas ziedotās, kad sabiedriskie darbi veikti, bērni mašīnā pusbeigti, bet lai šoferis neaizmieg, māte visiem dziedāt liek. Nos no ceļā visi sauc, šinī auto latviešu brauc, riepas kauts un taures pūš, trakā steigā paiet.